23. septembrī Andreja Pumpura muzejā Lielvārdes novada 9. klašu skolēni kopā ar skolotājām, muzeja personālu un viesiem kopā svinēja Andreja Pumpura dzimšanas dienu. Iepazīdamies ar eposu Lāčplēsis. Jau 3. gadu mēs Pumpura dzimšanas dienu atzīmējam tā vairāk ar Lielvārdes novada 9. klašu audzēkņiem. Jo arī mācību programmā ir iekļauts epos Lāčplēsis, un pie mums brauc no visas Latvijas 9. klašu audzēkņi, bet sava novada 9. klašu audzēkņiem mēs dāvinam šodienu, kad sabrauc pie mums visas 9. klašu audzēkņi ar saviem skolotājiem, un mēs interaktīvi viņus iepazīstinām ar Andreju Pumpuru un eposu Lāčplēsis. Un mēs ļoti ceram, ka tas, ko viņi stundas laikā šeit ieguva izspēlējot Lāčplēsi, noteikti palīdzēs izlasīt Lāčplēsi interesantāk pašiem mājās. Ieinteresēs lielo garo dzejojumu palasīt, jo epos Lāčplēsis nav tik viegli lasāms. Tā ir tā senā Lielvārdes valoda, tie ir tie senākie vārdi, ritmika un tā tālāk, bet mēs ļoti ceram, ka pēc šī pasākuma tik tiešām 9. klasēm kaut mazliet arī tuvāks būs Lāčplēsis. To šo pasākumu vairāk izpratu eposu Lāčplēsis, un bija ļoti arī interesanti redzēt, kā no citas skolu pārstāvji arī attēlo Lāčplēšu pārējos varonis. Uz pasākumu bija uzaicināts arī viesis, kurš oriģināli nāk no Vietnamas, bet jau 11 gadus dzīvo tepat Ogrē un ir ieinteresēts Latvijas kultūrā, jo īpaši Andreja Pumpura eposā Lāčplēsis. Kā maza odziņa, kā maza rozīnīte bija arī vietnamiešu puiša, Kao Vietan Gujina ciemošanās, kurš zīmē komiksos šo Lāčplēsi. Viņš ir izlasījis un iepazinies, un viņam ir 3 grāmatiņas jau Lāčplēša, sava interpretācija par Lāčplēsi. Un es domāju, ka man komiks tomēr ir savādāk vērtība. Ne vienkārši kā grāmatā, bet tas ir arī tāda liela vērtība priekš latviešiem, un es gribu, lai latvieši šeit redzēt, ka tomēr ir kaut kas jauns notiek Latvijā, un viņi var lepoties par to, kas viņam ir, tieši runāt par mākslu un kultūru. Jā. Kāpēc tad tieši tā izvēle par Lāčplēsi? Tāpēc, ka Lāčplēsis ir latviešu varonis, nacionāls varonis. Ja. Un, piemēram, Rīgā, es jau pamanīju, ka ļoti daudz ārzemnieku, ka viņi redzēs manu grāmatu, nerunā par to, ka viņi nesaprot latviešu valodā, bet runā tieši par to, ka viņi uzreiz atpazīst, ka jā, tas ir Lāčplēsis un tas ir latviešu nacionāls varonis. Tā kā latviešiem ir par ko lepoties. Ja. Un šitās te ir tā kā liela kultūras mantojums, liela vērtība, un es domāju, ka nākotnē vajag turpināt viņu attīstīt. Ja. Un kāpēc Lāčplēsis nevarētu būs tā kā kultūras nesējs, ja, un paņēma latviešu kultūras un aizprās tālāk uz citu valstu un parādīt. Ja. Lielvārdi var lepoties ar dziļām un spēcīgām tradīcijām, kas vieno dažādas tautas un dažādus gada gājumus. Sintija Lukša, Jānis Akmeņkalns, Ogres televīzija.